Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Kā degoša atmiņu lapa, kā sarkans rudens rīts, tu esi tik koša, kā krītoša lidmašīna, kas manu skatu apgaismo. Tu esi tik spilgta, nezinu, kā lai tevi mīl. Tu esi tik brīva, visiem par spīti. Gribu gulēt vēl mazliet, viņas zvaigzne jau krīt. Varu lidot vēl mazliet, manī sēž vēl spīt. Es būšu mazliet skaļš, tu vari būt mazliet naiva. Neviens nezin, kā viņa raud, neviens nezin, ko viņa redz, kad guļ. Un viņa vienmēr atspēj veikt, un saule guļ viņai matos. Viņa ir tik skaista, gribu gulēt vēl mazliet, viņas zvaigzne jau krīt. Varu lidot vēl mazliet, manī sēž vēl spīt. Es būšu mazliet skaļš, tu vari būt mazliet naiva. Edgars no Liepājas ar paša sarakstītu dziesmu Mazliet naiva. Varētu būt tā, ka šis bija veltījums draudzenei? Šis bija veltījums draudzenei. Es viņu veltu mūsu pirmajā gaddienā, kas ir rīt. Tātad jums rītdien ir liela jubileja? Jā, pirmā. Un kā jūs svinēsiet? Nu, tas uz mums īstenībā neattiecas. Šī ģitāra kaut kur redzēta, tā varētu būt? Nu jā, es aizdevu dalībniekiem iepriekš. Tiem puišiem, kuri diemžēl netika tālāk, ja? Jā. Un tu tagad pats tā neuztraucies par to, jo varbūt tās tieši tava ģitāra bija tā, kas neļāva viņiem tik tālāk. Es domāju, ka tā viennozīmīgi nebija tā, kas viņiem neļauj tik tālāk, jo tā viņa ģitāra bija vēl sliktāka. Jāni, tavs viedoklis! Ir ļoti grūti pateikt kaut ko tādu iedvesmojošu. Man personīgi. Jo, faktiski visas tās kļūdas, kas ir no šovu uz šovu dalībniekiem ar ģitārām, bija, tieši, copy-paste, latviski sakot. Vari ātri, kuras tās ir? Jā, tekstu es nesapratu vispār. Dziedāt arī, tomēr, es saprotu, ka no sirds tas ir ļoti jauki un mīļi, bet jau, ja kāpj uz skatuves, nedaudz jāpamācās, laikam. Par dziesmas kompozīciju arī īstenībā, protams, ka pa komponistu nepiedzimst un rakstīt dziesmas vajag, bet labu dziesmu var uzrakstīt, es nezinu, tad, kad tu esi kāds 100 sarakstījis. Es nezinu, kura šī ir tev pēc kārtas. 100 varbūt nav, bet 30 ir. 30. Tad jau it kā pat tev ir kaut kāda pieredze, bet, teiksim, no formas viedokļa arī, šādā žanrā tomēr prasās kaut kas vairāk pa pantu un piedziedājumu. Ir vēl dažādas lietas, ko... Tu varbūt tās gribi vēl kaut ko dzirdēt? Nē, es vienmēr gribu kaut ko vēl dzirdēt, Tūlītās? Ja ir tāda iespēja. Būs. Paldies. Šī gan nebūs man dziesma, bet Kings of Leon.
so that she could bleed. That's why she never stayed. White, bare naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly Chambers gonna change your mind. She's got your pistol. Molly Chambers gonna change your mind. Molly Chambers gonna change your mind. Lūdzu, Jāni! Paldies. Un šis man tā liekas bija veltījums Ketijai, tā varētu būt. Noteikti. Tātad viss Jāni, ja? Nu jā, nu Viss? ko es tur bojāšu viss, garstāvokli jā. cilvēkiem. Saprotošākie lūdzu, Jāna. Jā, es saprotu, Edgar, ka šis tev ir ļoti svarīgs mirklis gan kā mūziķim, gan kā cilvēkam, jā, veltīt šo dziesmu draudzenei gada jubilejā. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka es sākumā diezgan pat ilgi nesapratu melodiju, jā, un būšu atklāti. Teksts tajā brīdī, tad, kad tu dziedi brīvā, tad, kad tu to izdziedi, tas bija tik ļoti saspiesti, tik ļoti tāda kakla skaņa, ka man likās, nu, par kādu brīvību tad tu dziedi. Un, jā, kopumā es negribu nogalināt tavu skaisto mirkli un svarīgo mirkli, bet jāatzīst, ka galīgi nepārliecināja. Paldies, Jāna. Agri? Ārprāts, es runāšu, tūdās man liekas, ka man nepazīs viss Latvijā. Ziniet, kas man lieta ir? Nu, es piekrītu to, ka es dzirdēju varbūt tās neprecīzas intonācijas, neprecīzas varbūt tās šo to, bet es nezinu, kas man šī priekšnesumā, es nevaru pat īsti noformulēt, bet man kaut kas riktīgi patika, un es domāju, ka tā meitenei, ja viens džeks nostājās ar ģitāru priekšā un nodzied pašas atcerēt dziesmu ar savu tekstu un principā, godīgi runāt, es ar saviem dejotājiem vienmēr es teicu, tā, ka tu skatuves mīli, tad pilnīgi vienalga, ar kuru kāju tu mīli, ja? Vai tu ir labo vai ar kreiso, vai tu cel augstāk to kāju vai zemāk, ja tu mīli. Un tā bija tā lieta, kas man paņēma, un tas bija tas, kad es kaut kā aiz visām tām neveiksmēm un kļūdām, es tomēr kaut kur tevī redzu talantu. Un tikai viņš ir riktīgi kaut kur noslēpies, bet kaut kur tev tur viņš ir. Tas ir no manas puses. Paldies. Varbūt kaut ko žūrijai gribi teikt? Nē. Agri, tavas 10 sekundes zvaigznei. Es nezinu, kas tur būs tālāk, bet es tev dodu šodien. Paldies, Agri. Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei. Būs vēl daudz iespēju tev. Pastrādā. Tu tiksi tālāk. Un kur ta tauta? Karaļi protestē! Labi, Jāni, tavas 10 sekundes zvaigznei. Zini kā, Nu, tas taču nav grūti. es tev iedošu zvaigzni, bet tas ir ļoti lielā bonusā. Aplausi un Par mīlestību. ovācijas Jānim un Edgaram, Agrim un Jānai. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.